esam iesoļojuši valsts svētku nedēļā. Es domāju, ka daudziem būs klāts galds ar ļoti gardu ēdienu, bet, lai tiktu pie garda ēdiena, man ir jāuzaicina kāds ciemos. Tāpēc šodien esmu uzaicinājis ciemos Tautu meitas. Gribās jūs samīļot abi divi. Čau! Pirmais jautājums. Kā jums ir ar ēst gatavošanu? Gatavošana ir diezgan bieži, jā. Tāda kā relaksācija īstenībā. Es zinu, kad ciemos nāks arī, kā jūs saucat grupās, tās ir kolēģis vai draudzenes? Draudzenes. Draudzenes, jā. Jūs esat kādreiz gatavojuši savām draudzenēm? Īstenībā nē, šī būs pirmā reize. Te būs tas ček, vai ne? Jā, būs tas ček. Man ir ideja, ir rudens tomēr, vai ne? Un es gribēju pagatavot ar jums kopā ziedkāpos dažādos veidos. Bez jūsu kroņiem, bez jūsu skatuves tērpa cilvēki jūs atpazīst uz ielas? Mēs esam pašas jaunākās māsiņas sastāvā, vēl nav pat gadiņš, nav pat pusgadiņš. Mūs gan jau neatpazīst. Neatpazīst, bet es domāju, ka pārējās meitenes arī bez kroņiem varētu atpazīt. Bet, īstenībā, kad uzliek to kroni, tad uzreiz ir tās taču ir Tautu meitas. Ko, labi, sākam gatavot. Kurš grib mizot kartupeļus? Es varu pamēģināt mizot. Tavs uzdevums būs nogriezt to vienu daļu nost. Šis ies mums uz biezeni. Tas arī ies uz biedeni. Un šis būs tas, ko mēs pārgriežam uz pusi. Tas saucamais steiks. Kurš izvēlās dziesmas, kādas jūs dziedāt? Kā jūs izvēlaties? Meitenes atnāk ar savām, tā teikt, visām tradicionālajām grāmatām, kur ir iekšā visi tur senlaiku melodijas un vārdi, un tad viņas, tā teikt, visas sesijas laikā šķirsta grāmatas, meklē, tā teikt, tekstu un salīmē kopā ar melodiju. Bet ir arī reizes, kur melodija un vārdi top no pašas nulles. Un arī dziesmas, kur, protams, tas viss tiek miksēts. Jautājums, cik tu būtu gatava tērēt savām vakariņām? Vai es laikam esmu gardēdis. Okay. Un tad, piemēram, tas pats steiks var būt tiešām kā steiks, nevis šobrīd kā dārzenis. Un tad tu baigi nesaties uz to cenu, jo tev ir tāds, gribas taču gardu paēst. Izklausās, ka tu ej badā veikalā. Principā īstenībā tā bieži sanāk, un tad mājās tu pārodies ar kaut kādiem 2-3 maisiem, un tad tu saproti, Man liekas, ka mēs šoreiz pagatavosim lētāk. Kartupeļus sagriez nedaudz mazākos gabalos, un es ielēju šeit ūdeni. Un tad met vienkārši iekšā, un tad tavs uzdevums ir piebērt sāli. Pamaz, jā? Šis ir ļoti pamaz, jā. Šis ir vēl pamaz? Tagad atkārto vēl 2 reizes. Tu tāds saujiņi tādi maziņi. Apsties, cik smalki tu griez, visu ļoti labi. Viss kārtībā, ātrāk novērsi. Es nomizoju 5 daiviņas ķiploka un pagatavosim brīnišķīgu marinādi mūsu uzrīvē arī mizu. Izspiedīsim sulu. Es tad nedaudz sakapāšu arī tos pētersīļus. Un tad jūs izveidosiet to garšu. Šis būs atkal pamaz, vai ne? Jā, pamaz. Ļoti labi. Pipari. Tos var nežēlot. Samaist tādā te veidā. Un tad viena puse apslec kārtīgi šeit, un tad otra puse arī. Vai ir gadījies kādreiz tā, kad jūs dodaties skatuves, un jūs aizmirstat vārdus? Jā, ir tā tiešām bijis. Vēl joprojām ir. No tā man šeit nevar izbeigt, lai cik tu labi zinātu tās dziesmas. Vienkārši iestājas kaut kāds... Blackouts. Jā, melnais caurums. Jā. Kā saka, mēs esam tikai cilvēki. Mēs esam tikai cilvēki, un tas ir forši. Šo liekam iekšā cepeškrāsnī, es domāju, 20 minūtes noteikti būs. Kas ir tas, ko jūs ceļat svētku galdā? Rasels. Okay. Tas ir, laikam, manās mājās, manās ģimenes mājās vienmēr. Noteikti ir jābūt arī kādai garšīgai kūkai, kura visticamāk ir izdekorēta kā reizi valsts karoga krāsās. Sarkanbaltā. Tā laikam ir siļķe kažokā. Un arī, negaidīju. Un tad to arī izdekorēta Latvijas karoga krāsās. Un tad ābolu pīrāgs. Par tiem nākotnes plāniem vai nākotnes koncertiem. Gaidīsim visus decembrī. Doma baznīcā 18. decembrī mums ir kopdarbs ar valsts kori, kur mēs veidojam Ziemassvētku programmu un ieskandināsim Ziemassvētkus kopā. Izskatās, kad ir gatavs. Noliesim nost to lieko mitrumu, dod jums pēdējo darbu, pārgriezt citronu. Mēs paņēmuši esam mazu trauku. Nedariet tā, tas ir muļķīgi. Pielikšu sāli no sevis. Un es pielieku cukuru.
Un es, kamēr tu maisu, atgriežu šo atpakaļ. Un vismaz pusi sviesta. Viņš uzreiz kusīs, tas tāds forši. Jā. Paldies, dāmas, ka tiešām ieradāties, padalījāties ar saviem stāstiem un mēs kopā pagatavojam tiešām brīnišķīgu ēdienu. Novēlu jums tiešām burvīgas svētkus un daudz koncertus kopā ar savām draudzenēm. Paldies, meitenes, ka esat atnākušas uz mūsu svētku mīlestību, ko mēs ar Kati esam jums sagatavojušas. Labu apetīti! Pilnīgi žēl griezt. Kā jums garšo pirmām kārtām? Ļoti aromātisks, tāds interesants tiešām. Un maigs. Kā jums šķiet, cik viena porcija izmaksā? Labi, es teikšu 4,73. Oho! Nu pārējās? Man bija īstenībā tuvu, man bija 4,56. Nu, es teikšu mazāk, lai gan ir nesezona un dārzeņi paliek dārgāki. Es domāju, ka ir zem 3 eiro. Varētu būt kā 2,13. Mums ir uzvarētājs. Lauriņa ir vistuvāk, jo šī viena porcija izmaksā nedaudz virs 2 eiro. Šodien palatinam mūsu punčus ar tādu saprātīgu mazu skaitlīti. Jā, ļoti saprātīgs skaitlītis.